Labdien, labrīt, labvakar, vienalga kādā secībā. Podkāsts Neeksperti atkal jūs mājās. Kārlis Kamarovskis, Sandrs Auziņš. Atkal runāsim par aktuālo sporta pasaulē. Čau visiem, esam atkal atpakaļ. Maza pauzīte bijusi, jo atkal bija daudz darba, bet gribās mazliet parunāt tieši par to, ko arī visu darījām. Un diezgan interesantas lietas īstenībā ir notikušas arī ilglaicīgā pauzīte Ziemeļamerikā ir beigusies. Tā teikt, ka mēs te visi domājām, reķinājām, cik daudz te hokejista būs NHL. Nu, tas sezonas sākumā nav piepildījies tā optimistiskā prognoze. Jā, tā super optimistiskā, jā. Bet es domāju, ka skatoties arī, kā džekiem tur iet tajā pašā AHL, es domāju, ka varētu šajā sezonā tā optimistiskākā prognozīt arī piepildīties. Iepriekšējo raidījumu sākām ar diskusiju par riepām un ziemas riepu nomaiņu. Es uzliku. Es tev apsveicu. Es tieši gribēju teikt, vai tu to izdarīsi, jo es neesmu vēl to izdarījis. Es gaidu vēl novembri, jo man ir radzēm riepas. Līdz ar to es gribu bišķiņu pasaucēt riepas, jo viņas dilst uz plīka asfalta. Bet tagad jau drīkst redzēt? Jā, drīkst jau. Tu liec virsū. Nav jēgas viņas tur saudzēt. Nav ko muļķoties, nopietni. Labi. Pats arī agrāk braucu visu laiku ražotām riepām. Tur tas 2-3 nedēļas tur vispār neko nemainīs. Vēl joprojām mēs meklējam ģenerālu sponsoru. Ja tev ir riepu veikals vai vienalga kāds bizness, droši rakstīja, zvani mums, tikai priecāsimies. Bet labi, tā kā Andri, tu minēji, ļoti daudz, kas ir noticis sporta pasaulē, kamēr mēs neesam tikušies, vismaz šādā formātā neesam tikušies. Ir arī kādi vecāki notikumi, bet varbūt sāksim no otra gala, sāksim varbūt ar to aktuālāko. Ar to jaunāko, vai ne? To jaunāko, svaigāko, un tad lēnām pāriesim uz tiem citiem tematiem. Tādēļ pavisam karsts kartupelīts vai pīrādziņš, kas tikko izcepies, ir Kristaps Porziņš, 27 punkti aizdītajā naktī. Pēc mistiskās atkal slimības, vai viņam bija saaugstēšanās, vai tas ir tā ilgstošā slimība, jā, es tev gribēju, ko viņš cīnījās, to mēs nezinām. Bet kā tu domā? Tas sindroms, tāpat nebija slimība, tas bija sindroms. Tad tas nozīmē, ka viņam bija tas pārstēt. Jā, tas nozīmē to, ka tas viņam ir atgriezies, un viņam tagad jārēķinās visas karjeras garumā kaut ko līdzīgu? Ja godīgi tu man jautā, tad man liekas, šīs divas spēles, ko viņš izlaida, ļoti iespējams. Jo viņš it kā ļoti labi Eiropas čempionātā pierādīja, ka viņam ir tā fiziskā sagatavotība, ka viņš ir to izārstējis. Jā, ka tas bezspēks vairs nav. Jā, viņš taču lidoja laukumā. Jā, varbūt ne pirmā spēlē pret Turciju, bet, teiksim, turnīra gaitā viņam forma tikai uzlabojās. Man likās, ka tieši pēc Eiropas čempionāta viņš ir izcili ritmu noķēris sportiskajā ziņā. To arī pierādīja sezonas pat pirmā spēle, kur viņš 20 punktus guva. Tagad atkal pauze, bet, kas man iepriecināja, 27 punkti. Likās, ka nekas nav noticis, nekas nav bijis. Bet tu no Atlantas redzi to, ko arī prognozēja tur sezonas, starpsezonā, ka viņiem īstenībā esot tie 4 spēlētāji, ieskaitot Porziņu, tādi, ka viņi var arī kaut ko domāt par diezgan tālu tikšanu arī play-offos, vai tomēr pietrūks mazliet tā palīdzība no soliem? Braucot uz ierakstus tieši par šo jautājumu domāju, ja man, teiksim, būtu jāierindo viņu kādā konkrētā vietā pēc pamatturnīra, ja godīgi, es neliktu augstāk par 7. 8. vietu. Bet tas ir play-off. Tas ir play-offs. Bet, tas ir play-ins, saucamies. Play-offs, play-ins, jā. Tur uz robežas. Jā. Un tieši tā iemesla dēļ, ka šīs spēles, kamēr Kristaps nebija, viņa probūtne parādīja, ka komandai ir diezgan liels problēmas. Ar visu to, ka it kā labi Kristaps nav, bet ir Trejs Jangs, ir Šērs, draft 1. numurs 24. gadā. Ar visu to, ka tā komanda ir laba, tomēr kaut kas pietrūkst. Tā ir palīdzība no soliņa, vai vienkārši, ja nav Porziņš, tad viņam garais nav? Es domāju, ka tur ir abi šie faktori, plus vēl tomēr tā komandas ķīmija. Es uzskatu, ka viņi līdz galam nav noķēruši to saspēlētību savā starpā. Jo Kristaps arī, viņš tikai tā ritīgi ieskrējās tieši pirms pašas sezonas sākuma. Viņš ļoti īsu brīdi. Ļoti īsu brīdi pirms pašas sezonas sākuma. Viņš tikai, tā teikt, uzķēra to ritmu kopā ar komandu. Līdz ar to es domāju, ka sezonas sākums varbūt būs visai komandai nedaudz smagnējs. Jā, Kristapam pagaidām individuāli veicis ļoti labi. Bet kā būs komandas sniegumā, man ir tomēr diezgan liels bāžas. Man šitais sezonas sākums mazliet tāds flashbacks no pagātnes. Atceries Vizardos, ka viņš bija? Tur taču arī bija. Statistika bija fenomenāla, bet komanda jau, būsim godīgi, miskasta bija vienkārši. Tādā ziņā, ja mēs salīdzinām Vašingtonu un šobrīd Atlantu, tad es teiktu, ka Atlanta ir labāka. Atlantas Vanagos Kristaps ir daudz labākā komandā. Teiksim, arī... Noteikti, bet vai tā ir komanda, kas varētu tikt līdz, pusfinālam? Nē.
piedod, ka es tā saku, bet nē, es neticu tai komandai. Jā, Trey Youngs ir pieredzējis, bet un Kristaps Porziņš arī jau ir pieredzējušies basketbolists. Jā, ja nemaldos, 11. sezonā. Ko tad tagad Kristapam darīt? Principā rēķināties to, ka viņam būs liels spēles laiks, laba statistika un vienkārši pelnīt nākamo līgumu. Jo būsim godīgi, viņam jau ir 30. Viņš, manā skatījumā, ir nokavējis jau to kādu Dončiča līmeņa līgumu, ka tev tur 6 uz 8 gadiem tu paraksti. Jā. Bet, zini, kas nevar vairs kandidēts tādu, ne? Par ko es gribēju ar tevi parunāt. Pirms kāda, man liekas, jau kādām 2 nedēļām izskanēja informācija, ka Kristaps intervijā The Athletic, viņš teica, ka viņš nepagarinās līgumu, lai gan viņam bija iespēja to izdarīt. Viņam ir opcija, jā. 43 miljonus viņš ir noraidījis, vismaz šobrīd tāda opcija, jā. Un pats viņš ir teicis, ka viņš grib vispirms nospēlēt sezonu, un tad viņš tās opcijas tika izvērtēs. Jā, tas man likās interesants gājiens. Bet tā opcija jau viņam saglabājās līdz sezonas beigām. Labi, bet tikpat labi, es domāju, ka viņš vienkārši grib atstāt, tā teikt, papīrus tīrus, ka sezona beidzās, varbūt komandai beigās tik labi neklājas. Viss viņš kā brīvais aģents, jo vasarā tad viņš ir brīvais aģents neierobežoties, un viņš tad parakst, uz kuru organizāciju viņš vēlas aiziet, un tur arī, bet tur atkal pastāv risks, ka nedos tik daudz naudas, un tik gara tā kā termiņa kontrakti. Ja tu 2 nospēlē, 2 izlēd, 2 nospēlē, 2 izlēd, tad jau tur nedos. Par to jau tas stāsts, un mēs nezinām, cik viņam šis sindroms atstāja lielu iespēju, jo pēc lasītā, tas ir diezgan nopietni. Ja cilvēkam miera stāvoklī pieceļoties pēkšņi kājās, pulss ir, 180 sitieni minūtē, tas ir galīgi bīstami, un tas galīgi nav labi. Tīpaši profesionālam sportistam, kuram ir ārkārtīgi liels slodzes. Jā, bet interesanti būs tagad paskatīties. Tā Atlanta jau tur arī, kā Kristaps pārgāja, tur arī Džeki, kur tam NBA arī tik sako līdzi, rakstīja un slavēja to komandu. Ka īstenībā potenciāls ir daudz augstāks, varbūt, ka mēs ļoti piezemētu uz to visu raugāmies, ka patiesībā tie grieztai komandai ir daudz augstāk, jo varbūt austrumos, ņemot vērā, ka Bostonai tas kodols ir pajūts, un šobrīd Boston vispār ir pirmās 3 sezonas spēles ir zaudējusi pēc kārtas. Viņi visticamāk vai būs knapi playoff komanda, vai pat playoffos vispār nebūs. Līdz ar to tādas vakantās pozīcijas uz austrumu konferences līderu pozīcijām ir nedaudz vakantākas palikušas. Jā, bet austrumi tāpat ir krietni labāk nekā rietumi. Mēs jau pagājušajā gadā runājām, ka rietumos tur īsti nekas nebija. Mēs tagad 3-4 komandas izteiktas, un pārējās tur var būt jebkura. Jā, es teiktu, ka tas spēku samērs ir samērīgāks kļūs. Ja kādreiz, protams, mežonīgai rietumi bija izteikti spēcīgāk, tad es teiktu, ka šobrīd tas spēku samērs ir tomēr izlīdzinājies, un es pateikšu, kā rēķinu. Varbūt austrumu konferences top komandas ir spēcīgāks, bet lejas-gala komandas spēcīgāks tomēr ir vēl joprojām rietumos. Līdz ar to tas spēku samērs ir diezgan līdzīgs. Labi, tā regulārā sezona jau tāpat tikko baigi. Būsim godīgi, paši arī NBA spēlētāji tur atzinuši, ka viņi tur ar puskāju dažbrīd spēlē. Ka viss intensīvās cīņas sākas kad izslēgšanas spēlēs, un tas ir pavisam cits basketbols. Ko tu saki pa flagu? Drafta pirmā numuru? Es domāju, ka viņš vēl ieskriesies. Viņš ir šobrīd gana gauss iesācis to sezonu, bet es uzskatu, ka viņam tas potenciāls ir ļoti augsts. Vai viņš būs LeBron James līmeņa spēlētājs? Nē, drīzāk paskatāmies, ko Viktors vai man jādara. Ko viņš flagam darīja? Tieši tā, tas ir kosmos. Es domāju, ka kārtīgi ierādīja vietu. Viktoram sakārtojot savu veselību, jo viņam bija tur ar asinsvadiem laikam problēmas. Trombi, viņam tur bija tromba risks. Līdz ar to, es domāju, tagad viņš izstāsta vienkārši fantastiski. Un iespējams, viņš bija arī Eiropas čempions Francijai. Tas iztrūkstošais puzles gabaliņš, kāpēc Francija izgāzās Eiropas čempionātā un netika varbūt cīņās par medaļām, ja viņš būtu bijis pilnīgi cita izlase. Jā, interesanti, ja NBA būs. Man arī tā Atlanta interesē. Ko viņi tagad darīs? Viņi gribēs saglabāt Kristapu, teiksim, lai dotu vēl vienu gadu komandai, lai saspēlētos, lai varbūt vēl kaut kādu piesaistītu. Jo teorētiski viņiem tie brīvie līdzekļi, ja viņi tur labi pastrādā maiņas darījumos, viņiem jau turpat var atbrīvoties. Viņi var dabūt vēl kādu superkalibras spēlētāju. Ļoti ir jāskatās tajā tirgu, ja tev ir, teiksim, laba tā komandas koncepcija, labs mikroklimats un labs menedžments un treneris, tu vari pārliecināt tos saucamos veterānu spēlētājus, kas ir par tiem vidējiem kontraktiem, kas ir kaut kādi 5-6 miljoni sezonā, un tur par tām naudiņām tu vari ļoti labi spēlētājs citreiz dabūt, bet tur ir, es saku, kā tu pārliecini ar to vīziju? Es, ja godīgi, līdz galam neticu. Man nekad Atlanta nav pārliecinājusi, un tā, ka vispār nekad. Jā. Varbūt tikai tad, kad tur bija Kails Korvers, Pols Millsaps, kas vēl tur viņiem bija tās zvaigznes, ka viņiem bija ļoti laba kā komanda.
ka viņa tur vienu gadu, man liekas, austrumos bija pat pirmajā vietā. Ja? Nu, tas ir vienīgais laiks, kad es viņus tās ļoti spilgti atceros. Ja? Man liekas, ka tajā gadā viņiem pat 3 vai 4 spēlētāji bija All-Star game. Jā, bet, teiksim, ja runājam par Atlantu un salīdzinām ar iepriekšējo klubu Bostonu, ja, un tā Bostonai jau, būsim godīgi, viņiem jau vienkārši nebija nekādu līdzekļu, nekādu variantu nebija. Kristof vienkārši pat noturēja, pat ja viņi nenormāli gribētu. Viņiem jau nebija, kur operēt vairs brīvē līdzekļi. Absolūti. Atlanta gudri pastrādājot vēl var. Bet būsim godīgi. Es tev uzdošu ļoti provokatīvu jautājumu. Ja redzot, kā Kristapam tā veselības vārstās, tu dot viņam 43 miljonus. Nu, lūk, es domāju, tā ir kaut kāda atbilde uz šo retoriku. Nu, ņemot vērā tieši nekad jau nav tikusi apšaubīta Kristapa talanta kaut kāda kalve. Vienmēr ir apšaubīts tas veselības jautājums. Vakardien tieši runājos ar vienu cilvēku no sporta vides un tieši par šo tēmu. Runājāmies, ka šie garie spēlētāji, būsim godīgi, 32 gados liela daļa jau ir beigusi karjeru. Lūk, un Kristapam arvien straujāk tuvojas tā robeža šķirtne. Diemžēl, lai vai kā negribētos, ka ir procentuāli ļoti daudz tieši šie lielie garie spēlētāji. Ne tikai basketbolā, bet arī citos sporta veidos, volejbolā, tur arī rokas bumbā un tā tālāk. Ļoti liela daļa. No futbola atceries, cik gados viņš beidz karjeru? Viņš ātri beidz. Man arī liekas, kā ātri. Viņš ātri beidz. Liverpool un Stoke City leģendi. Jā, Stoke City viņš tur labi uzspīdēja. Tik arī līdz Anglijas izlasē un tā tālāk. Tā kā, tas nav tikai basketbolā, bet tiešām viņi diezgan ātri beidz, diemžēl, karjeras. NBA vidējā, man liekas, spēlētāja karjera, nemaldos, tur bija smieklīga īsi, ja nemaldos, 3 vai 4 gadi. Tas ir viss basketbols. Bet tas ir viss saliekot kopā, bet vienalga, tas vienkārši parāda, cik nežēlīgs profesionālais sports. Protams, un ja tu 10, jau tagad 11 gadu notrās, man liekas, tas arī ir pieklājīgs rādītājs. Šī ir lieta arī par Zemgu Girgensonu, ko mēs pēdējos gados nenovērtējam. Viņam tur pa 2 vārtiem sezonā, un šī tā šausmas. Bet, paskaties, viņš ir noturējies jau 13. sezonu viņam ir. Tas ir nenormāli iespaidīgi īstenībā tādā Zemgus sakarā. Jā. Pārējām uz hokeju automātiski. Varbūt liekam tādu daudz punktu basketbolā. Es domāju, katrā ziņā mums ir atkal tādas vairākas intrigas Kristapa Porziņa sakarā, kam sakot sezonas gaitā līdzi, bet pārējām pie ledus. Verdikts ir tāds, Kristapam cipari būs labi šo sezonu. Es arī uzskatu. Es domāju, ka viņam šī būs pat iespējams viena no labākajām karjeras sezonām tieši statistiski. Un ja komanda mazliet vēl vairāk sakārtosies, tad vajadzētu būt arī izslēgšanas spēlēm. Es gribu ticēt tam, bet vai viņi ir titula pretendenti? Absolūti neticu tai komandai. Es domāju, ka griezt ir viņiem pirmā kārta ir plēfos. Diemžēl, jā. Labi, pie hokeja pārējot. Zemgus ir atpakaļ laukumā? Zemgus ir atpakaļ, jā. Arī Teodors Bļugars uz īsu brīdi bija atpakaļ. Jā, Teodoram gan kaut kā baigs sarostīts. Tā bišķi tāda melnā līnija. Jā, tur pašā pēdējā brīdī satraumējās, tāpat kā Zemgus iznāk, iemet golu, atkal satraumējās. Kaut kā tīzli iesākusies viņam tā sezona, bet man patīk, ka viņam arī uzticās tiešām arī Vancouveru, un tā, ka viņš bija arī satraumējies, kad parādījās tāds statistika, cik viņš daudz mazāk tajos iemetienos bija. Es jau to arī nekad nebiju tā. Viņš ir efektīvs, izsnākajā darbiņā, ko viņš dara. Un tas man ļoti patīk, tas norādīja to, kā organizācija tiešām novērtē Teodoru kā vienu no atslēgas spēlētājiem. Jā, varbūt viņš statistikas ailītājs nav. Nav goli un bet ja tu paskaties kaut vai šādu vienu mazu statistikas skatu punktu, tu saproti, ka tas čalis kaut ko māk, teiksim tā, jā. Ka bez viņa nevar, teiksim tā. Man tā varbūt negatīvi nedaudz pārsteidz, ka tas ir mūsu prognozēs, ka varbūt tie laukuma spēlētāji nav tik veiksmīgi sākuši, kā mēs to prognozējām. Ļoti labi ir īstenībā abi mūsu vārtu vīras, visu cieņu gan Elimers Ģikinam, gan Artūram Šilovam, manuprāt, ja ne 10 balvas, tad 8-9 noteikti par tām aizdītajām spēlēm. Es ar ļoti lielu interesi nostījos spēles labākos momentus, kad tieši Artūrs pret Elvu cīnījās. Tā bullīša sērija gan viņiem abiem pavisam neveiksmīgi no 6 bullīšiem 5 ielaida. Tu redzēji, kādu pagarinājumā izvilka Mirs Ļikins? Labi, jā, tas bija ļoti iespaidīgi. Wow! Elvi rokenrols varbūt ir kaut kādā ziņā atpakaļ, par ko man ir liels prieks. Un vispār, es domāju, atkal izlases kontekstā Artūram Irbem būs atkal ko ļoti lauzīt galvu. Kurš tad būs izlases pirmais numurs Milānā un Cortīnā? Līdz šobaldienai, es domāju, tas nevienam vēl nav skaidrs, jo ļoti abi ir veiksmīgi iesākuši sezonas. Redzēsim. Protams, traumas var ieviest korekcijas, jo pasties Kristers Gudļevskis ir satraumējies un ļoti liela jautājuma zīmē. Viņš būs Olimpiādē, varbūt Ivars Punanovs brauks. Redzēsim. Es domāju, ka tā trešā vārtsarga pozīcija šobrīd tur ir vairāk pat kandidāti, es teiktu.
Tur nav tikai Ivars Pununovs. Es domāju, ka tur ir... Jā, bet es domāju, ka lietas būtība, ja runājam arī par mūsu valstsvienību olimpiādē, tas lietas būtība... Protams, pirmais, otrais numurs mums tā ļoti nemainīt. Kāpēc? Tāpēc, ka trešajam vārdsargam, kāds, teiksim, arī Gudis bija, trešais vārdsargs, tīri pēc tādām raksturu iezīmēm, Ivars arī var ļoti līdzīgs. Saprast, jā, es esmu trešais. Superīgs komandas biedrs, cik mēs esam dzirdējuši. Kad esmu trešais, un tur nevajadzētu būt kaut kādam mutuļojošiem rīvēšanās un tā tālāk. Tā kā par to, es domāju, mēs varam neuzsākties, bet ko es gribēju pateikt, ka Elvis un Šilovs ļoti labi iesākuši tiešām. Tagad ir jāskatās, jo es ievēroju, kā viņi dala spēles ar saviem konkurentiem. Tagad ir jāskatās. Sezonas sākumā diezgan brutāli. Diezgan 50/50. Jā, diezgan brutāli. Griež pusi uz pusi tās visas. Tad tagad kaut kādas nākamās spēles būs ļoti izšķirošas, lai arī komandas vadība redzētu. Kurš iecementējās tā pirmā vārdsarga pozīcijā? Jā, tieši tā. Bet par Šilovu un vispār Pitsburgu. Man ir tāds pārsteigums. Negaidīt labi sākuši. Visu starpsezonas atceros, es lasīju. Briesmīgi, nekas tur nebūs. Nē, jau tas, ka briesmīgi, bet vienkārši, ka NHL ir komandas, kuras mēģināja starpsezonā mājiņas darījumus veikt, parakstīt jaunus spēlētājus, atrast kaut ko Eiropā, lai kļūtu labāks. Tad Pitsburgas darīja visu, lai paliktu sliktāk. Apmēram. Labi, tas Šilo virzienā, protams, nebija. Viņu meklēja savu arī tādu varbūt tuvās nākotnes vārdsargu. Bet arī Sidney Crosby laiks ir beidzies. Malkins, kas tas vispār pa pensionāru. Jūs paskatieties, tas ir vienkārši kosmos, kā viņi ir sākuši. To es neticēju. Manas prognozes bija tādas, ka Artūrā tās pirmās spēles būs tik nenormāli sarežģītas, jo Pitsburga šogad neko nevarēs izdarīt. Tad tur būs jācita viena ripa pēc otras, un vienkārši zem šitā te ceļa ruļi, tev pamet, un tad mēģina izdzīvot. Ja izdzīvos, tad būs fenomenāli, bet ļoti ātri tev arī var sabraukt. Tad tagad, tu sezonas sākums, tas ir mans viens no lielākajiem pārsteigumiem vispār. Bet zini, tādā ziņā, ņemot vērā visus šos apstākļus, Artūrs ir iemests tādā organizācijā, mēs vienkārši esam dzirdējuši, cik viņš ir liels fanāts tajā, ko viņš dara, kā viņš trenējās, kā viņš ir pārtrenējies pat kaut kādā ziņā. Līdz ar to es domāju, ka viņam tas ir vienkārši fantastisks izaicinājums karjerā būt tādā situācijā, kur tu it kā esi savā ziņā nolemtībai pamests. Nē, šeit jau ir tas variants, ko es saku. Izdzīvosi, tev būs garantēts nākamais līgums, teiksim tā, un arī iespējams turpmāk. Tas tāds liels jautājums. Neizdzīvosi, tad varbūt arī tā, ka viss. Varbūt. Elvis ir bijis tādā situācijā. Elvis izdzīvoja. Lai gan viņu vēl aizvien. Manā skatījumā pārāk daudz kritizē. Viņam ir liels līgums, bet vai tas ir pilnīgi visu laiku jābāž acīs? Galā komanda arī iedod viņam to trek no līguma. Trešo gadu noteikti viņam bāž acīs. Visu laiku nepārtraukti. Es teiktu, ka ja viņš šādi spēlē, kā viņš ir iesācis sezonu, viņš ir absolūti tās naudas arī vērts. Man nav nekāda pretenzija. Es nezinu, vai viņš 5 pāri miljoni, viņam 5,7, vai cik? Tur jau tā lieta, tas spēļu skaits sadalījums beigās būs 50/50, tad ir 50/50, tad tur atkal būs kritika viņa virzienā. Ja Elvis izlien šobrīd tā savu galvu no krūmēm izbāž, ka viņš ir reāli pirmais no mums un ka viņam būs 60 spēles sezonā un tad atlikušās 20, tad gribam, es gribu atgriezties. Tad es domāju, ka neviens viņu nekritizēs. Pie provokatīvā jautājuma saistībā ar olimpiādu. Rīt ir olimpiādē pirmā spēle. Kas sargā Latvijas izlases vārds? Atkarībā pret ko spēlējam? Nē, tāds nav jautājums. Ir pirmā spēle, kas sargā Latvijas izlases vārds? Elvis Merzlikins vai Artūrs Šilovs? Es jau teiktu, ka Elvis Merzlikins, bet es domāju, ka ir ļoti daudz arī Artūra Šilova fani. Es domāju, ka tas tiešām atkarīgs, pret ko mēs spēlēsim. Ja mums nāks, labi, no olimpiādē mums tā grupa arī, ir viena izteikta superfavorīte. Vācija, Dānija un ASV? Jā, es runāju par ASV, tā ir superfavorīte. Tur es labāk liktu Šilovu. Pret Dāniju es varbūt labāk gribētu Merzlikinu redzēt. Bet tas ir tikai tādas domas. Kāpēc es pat nevaru pateikt? Es saku, tas ir mūsu dīvaini ekspertu viedoklis. Bet tā kā varbūt nedaudz piesmiet par sievietēm, man sajūtas tas saka. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, ja nedod Dievs, Amerikas izlases tur būs superzvaigžņu sastāvs. Tas ir skaidrs. Tāpēc, ka ir NHL hokejs. Un Šilovs manā skatījumā sev pierādījis, pat ja viņam tur nākas ierīt, 6 rips, tas viņam neko nemainīs uz atlikušo turnīru. Ja Elvim nāksies, teiksim,
Jā, viņam psiholoģiski laukumā, un viņam būs jāierī 6. Argumentam es piekrītu. Tad Elvis mēdz sašķobīt. Viņam pārliecība sāk Tāpēc es labāk varbūt arī, es domāju, ka tā arī Arturs Irbe darīs, ka viņš dalīs to spēles laiku starp abiem diviem, jo, nevar visu turnīru viens nospēlēt. Nevar. Labi, tad, kad Šilovs bija pasaules čempions MVP bronzas gadā, tad viņš visu nospēlēja visu turnīru. Jā. Bet, es neticu arī, ka olimpiādē darīja tāpat. Labi, par laukuma spēlētājiem pārējot, diezgan gausi, ja godīgi. Man ir ļoti negatīvs pārsteigums par to, kā es rūpīgi izteikšos Marinē Rodrigo Abolu Filadelfiju. Ļoti nepatīk. Tagad viņam būs lielāks spēles laiks. Jo konkurentu 19-gadīgo aizsūtīja uz jaunatnes līgu. Viņu nevar tagad saukt arī atpakaļ. Labi, bet vienalga, viņam ir ļoti minimāla loma šobrīd Rodrigo. Bet ar to jau viņš bija rēķinājies. Pēdējā spēlē arī izkāpās. Pagaid reizi viņš dara to, ko viņš nekad nav darījis. Tā ir tā lieta, ko mēs arī iepriekšējā reizē runājām. Atceries par Vilmani, ka mēs runājām par Raivu Ansonu, ka jāskatās, ko vispār komanda no tevis grib. Rodrigo Reko ir gatavs arī izvicināt dūrus, ko viņš nekad brūtībā nav darījis. Tas nozīmē to, ka viņš ir snipers, viņš ir uzbrukums. Tas nozīmē to, ka Rodrigo ir gatavs darīt jebko, lai paliktu komandā. Un tas komandas interesēs ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tur viss ir kārtībā. Es domāju, ka viņš nospēlēs normālu sezonu. Protams, nebūs viņš pirmajās 2 maiņās. Jā, skaidrs viņš nebūs, bet tā ir to lieta. Ja tu gribi būt starp pašiem labākajiem, tad tās vietas pirmajās 2 maiņās uzbrukuma trīniekā ir tikai 6. Es domāju, ka tu pareizi saki, ka ir tā prasme spēt adaptēties. Ja tu visu laiku darīji vienas lietas un tu esi ārpus sastāvā, bet ja tu esi gatavs pārkāpt savam ego pāri un komandas interesēs strādāt un treneri to redz un tev dod atkal tās iespējas. Tas ir tas pats stāsts, ka par Zemgu. Arī punkti pēdējās sezonās nav bijuši tā tālāk, bet viņš dara tās lietas, ko no viņa prasa. Un, ja viņš to dara labi, lūdzu, ir jauns līgums, ir līguma pagarinājumi, ir komandas, kas par viņu interesējās. Zemgum un Rodrigo īstenībā diezgan līdzīgs stāsts. Atceramies, Zemgus ienāca NHL. Jā. Labi, Buffalo sāka. Pie Teda Nolanda. Protams, tur arī vairākumā spēlēja un tā tālāk. Un tāpēc tam viņam nācās saprast, ka, laikam, es tomēr nebūšu tas vairākums spēlētājs, ka vairāk es nebūšu. Pirmā 2 maiņu spēlētājs. Tā lēnām nokļūt uz 3, pēc tam uz 4. maiņu, tad tā visas pēdējos gadus arī tā ir noturējis. Un Rodrigo diezgan līdzīgi. Jā, viņš vienīgā atšķirība Rodrigo ir tāda, ka viņš nav bijis NHL komandā pirmo 2 maiņu spēlētājs. Jā, ka viņš bija Zviedrijas līgā. Jā, Zviedrijas līgā viņš ir bijis tāds pirmās violas spēlētājs, kas ir viena no spēcīgākajiem vispār hokejistiem savā komandā. Jā, tagad viņam ir uz NHL. Tas tur Es nekādu baigo problēmu tajā nesaskatu. Es varbūt vairāk pārdzīvoju. Turklāt arī manuprāt, pēc rakstura. Rodrigo to arī intervijās man šeit ir pateicis, ka viņam, viņš apzinās to. Ka tā būs, ka viņš būs lomas spēlētājs. Jo to, ka viņš jau apdedzinājās vienreiz, toreiz, ka viņš aizbrauca uz Ameriku, parakstīja Floridā. Viņš jau tikai AHL spēlēja. Cik viņš tur vēl nospēlēja? Ja? Viņš tur apzinājās. Iespējams, ka tad viņš brauca citām domām, ka es esmu gatavs būt tur vadošo maiņu spēlētājs. Šobrīd otru reizi, kad viņš aizbrauca, viņš jau zināja, kas būs, kas nebūs. Tur nav nekāda pārsteiguma viņam. Tas gan, jā. Vēl man ir likās, ka Uvis tomēr vairāk spēlēs. Kaut kā, nezinu, liekas arī, ka Florida bišķi viņa tā kā raust. Viņš ir izdevīgs spēlētājs, viņš ir lēts, labs. Jā. Iemetīs jebkurā brīdī laukumā, viņš visu normāli izdarīs. Uz viņu var paļauties. Viņš ir ļoti uzticams, jā, bet... Diemžēl, bet tā ir čempiona komanda. Bet viņi nemaz tik pārliecinoši nav to sezonu sākuši. Tas varbūt pat ir labais stāsts. Ja neies tai komandai tik labi, kā cerēts, un tur balansēs varbūt uz tikšanu, uz netikšanu, tad varbūt kaut kas mainīsies, jo tur jau arī diezgan ilgi vēl jāspēlē, bez kapteiņa jāspēlē diezgan ilgi. Viņš jau varētu tikai vispār uz playoffiem varbūt tikai atgriezties. Varbūt. Zemgus ir atpakaļ, par ko prieks, veselība sakārtojas. Par Bļuga runājām, tur bišķiņ žēl, bet es domāju, arī viņš pietiekami veiksmīgi atgriezīsies. Bet kas man priecē, tad atkal Ločmēls AHL. Jā, es arī gribēju AHL džeketu. Un Traumaks. Jā, goli. Traumaks. Ir goli AHL. 100% viņš bija pavisam sapītis, Edvards, ka viņi tur nosūtīja tik ātri atpakaļ uz AHL. Tomēr lielām ambīcijām Čehijas līgas rezultīvākais uzbrucējs brauca uz turieni. Tur viņš apdedzinājās.
jau kuro reizi Amerikā, teiksim tā, jā. Bet viņš tagad pierāda to, ka goliņus viņš māk mest. Un es domāju, ka tagad varbūt arī ar tādu sniegu viņš var piespiest tiešām. Man liekas, vispār tam trio. Bet Ločmēls ir ļoti labs. Vilmans, Ločmēls un Traumaks ir tādi, manuprāt, ļoti labi šobrīd stāsta AHL. Es vēl aizvien esmu gatavs pastāvēt uz to, ka Ločmēlis šogad spēlēs Nacionālā hokeja līgā, ņemot vērā arī kā Bruīniem iet, jā. Jautājums ir Providence Bruins, bet Bostons Bruins. Jā. Jautājums tikai vai līdz jaunajam gadam vai pēc jaunā gada. Okay. Jābūt. Man arī redzēt, kā Dans spēlē AHL un kā viņš vispār, cik pārliecinoši viņš vispār darbojas savam vecumam. Labi, viņš nav pats jaunākais hokejs, bet tomēr es arī uzskatu, ka tā iespēja debitēt NHL, es domāju, ļoti drīz pienāks. Es tā gribu ticēt vismaz. Jā, un ja pienāks, tad atceries, mēs slēdzam derības, jā. Kurš būs rezultīvākais pēc punktiem. Jā. Tad, ja viņš tiks pie tās lomas, kas viņam ir nepieciešama, tad viņš arī varētu būt ar punktiem bagātākais spēlētājs. Es savās prognozēs pagaidām diezgan tālu no patiesības. Es liku uz Rodrigo, jā, viņam neviens punkts vēl nav šobrīd. Jā. Labi, cik tad Balinskim ir? Balinskim vairāk? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka Teodoram ir vienīgais gols, kas ir. Gols, bet piespēle te nebija. Šilovam ir piespēle pret Meržīki. Viņš dabūja iepriekšējā spēlē. Tas jau nirds, ka Vārts ir rezultatīvāks par mūsu laukuma spēlētājiem. Apstāties, tad jau Danam nekas traks nav jāizdara. Viņam ir jāizcīna vieta Bostonā un jāiemet 2 goliņi. Viņš ir rezultīvākais. Nē, mēs te ņirdzam, bet mums ir ļoti iespējams, par ko mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem runājām, ka mums ir iespēja reāli Latvijas rekordu uzstādīt, ka vienlaikus 8 mums var spēlētāji spēlēt. Tad šobrīd rekords ir 7. Vai tas rekords tiks atkārtots? Es gribu ticēt tam. Jāskatās jau arī, kā tām komandām ies. Tai pašai Detroitai, kuras farm klubā ir Edvards, tur jāstāsta. Boston skaidrs, viņi izskatās, ka tas saka, arī tankojās. Tankojās, jā. Ka tur, es domāju, agrāk vai vēlāk būs. Es domāju, ka Dana uzsauks augšā. Par Sandu Vilmanu varbūt ir nedaudz grūtāk, jo tur... Čempionu komandā atkal. Tieši tā. Jo Sands arī ļoti labi, manuprāt, ir iestāts sezonā. Jā, man liekas, nav vārdu gūms, bet ir tās piespēles 3 vai 4. Jā, bet, saku, tur tas pats stāsts, kas par Balīns, ka labi, uzbrukumā mazliet vairāk tās brīvās vakances teorētiski. Nekā aizsargiem, jo tomēr arī aizsardzības NHL parasti spēlējā 6 aizsargiem, un to aizsardzības sešnieku cenšas jau nekad neizjaukt. Viņš cenšas diezgan stabili turēt tos 6 aizsargus. Un ja vien tur norotē, tas jau ir labi tādam 7. aizsargam. Tad uzbrucējiem ir mazliet vieglāk, jo tās uzbrucēji trīnieks mazliet biežāk tomēr mēģina pakorģēt, un tur arī spēles laikā kaut ko izmaina un vienu pieliek pie cita klāt un tā tālāk. Bet, Balinskim ir tā. Bet, es saku... Ja pirms, 3 gadiem Uvim piedāvāt šitādu variantu, tomēr viņš neizvēlētos. Protams. Mēs nebūtu priecīgi? Es domāju par jebkuru no šiem spēlētājiem, par kuriem mēs runājam. Es domāju, ka viņi ir priecīgi atrasties tajās pozīcijās, kur viņi šobrīd ir. Plus mīnus, jā. Es domāju, ka tās iespējas ir ļoti labas un patiesībā viss jau ir atkarīgs no kā? No viņiem pašiem. Protams. Tā kā ja viņi savu darbu izdarīs, viņi nepaliks nepamanīti. Atgriežamies pagātnē. Kā tu nosali spēlē pret Angliju? Vai tu biji viens no tiem, kurš līdz zem tribīnēm un caur žogu skatījās spēli? Līdz tev atbildēšu uz šo ļoti grūto jautājumu. Man bija labi. Es sēdēju mēdī tribīnē, kas ir zem jumta. Wow! Līdz ar to es savā jaciņā ietinies. Es to neredzēju. Tu biji diezgan tālu no manis. Jā, mēs ar Matīs Timofejevu sēdējām blakus un Arkādijs Biruks. Un mums patiesībā es biju priecīgs, jo es biju starp Matīs un Arkādiju. Un bija tāda laba kompānija un mēs daudz ko pārspriedām. Tāds mini podcasts arī mums tur bija. Mēs neierakstījāt. Jā, mēs neierakstījām. Jā. It kā bijām sākumā domājuši jums blakus ar Kasparu sēdēt, bet beigās sapratām, ka iesim citur. Bet tur jau vispār vietas nebija. Tas ir pirmkārt. Absolūti nebija. Un otrkārt, tad, kad bija Serbijas spēle, mēs ar Matīs blakus sēdējām. Man bija tāda sajūta, ka mēs kaut kā neietrāpam metrā, jo mēs diezgan skaļi tur diskutējām par kaut kādām lietām. Jā. Nē, pret Angliju tur bija tā arī, kad tur, Pilns ar Angļiem, tie radio komentētāji, viņiem vairāk bija televīzijas komentētājs, un beigās tur tās vietas... Jūs Kaspar, te iespiest tur bijāt, jā? Pirmkārt, mēs bijām iespiest, bet tas bija arī iepriekšējā spēlē, kad vienkārši tur ir stacionārie krēsli, kurus tu nevar tur pabīdīt tālāk, tuvāk pa kreisi, pa labi, jā. Daugavas stadiona šarms, jā. Un tā vietiņa tev ir tik, cik ir, jā. Ja pret Andoru man bija, vēl es atradu tādu foršu stūrīti, kur atvērt laptopu, jā, un viss smuki, un
rozeti vienu atradu brīvu, tad šitien es atnācu un visu man nav pat, kur nolikt datoru. Bija, kur uzlādēt telefonu? Jā, pieslēdzām pie mana datora. Ar USB vādu atkal. Es zinu, ka Kasparam tas ir regulārs pārbaudījums. Tukšs baterija pret telefonu. Lūk, es atklāju tagad aizkulis, ko neviens nekad nav uzzinājis. Man liekas, pret Angliju bija rekords. Vienā no spēlēm viņš man paspēja piezvanīt, viņam bija 2% palikuši baterija. Wow, okay. Bet es vairs neatceros, vai tas bija pret Andoru vai pret Angliju. Nu, telefonu viņš lādēja abās reizēs. Jā, viņš lādēja abās divās. Vienreiz es aizdevu viņam savu lādētāju. Jā, tas bija pret Andoru. Jā. Bet arī pret Serbiju tas bija. Tas bija pret Serbiju, jā, pret Serbiju tas bija. Tieši tā, un tad pēc tam... Bet mēs, man liekas, visas reizes lādējām caur manu datoru. Jo vienkārši rozetes tur Daugavas stadionā ir tik maz. Tur ir maz, jā. Ka nav variantu, tur viss tā tehnika saslēgta, visi skaņa pults, visi monitori. Jā. Tur vairs nav. Tur vienkārši nav. Labi, mēs tik daudz par tehniskām lietām, bet par... Jā, bet tāda interesanta lieta. Es domāju, daudz to nezināju. Mēs vismaz varam kaut kādu ekskluzivitāti tajā visā iedot, ne tikai gudri parunāties. Ja. Pati spēle, Andrija. Mēs jau arī pirms un pēc spēles daudz pārunājām ārpus kadra, bet man bija tāda sajūta, ka tas spēles rezultāts, tu man neatbildēji spēles gaitē līdz galam. Ka tas 0-5, tas bija pa skarbu. Jā, tas viennozīmīgi bija pa skarbu, bet es jau, man liekas, arī to ēterā pateicu un Kasparam pajautāju, ka, man liekas, tajā spēlē, kad jau bija kāda 0-4, jā, mēs tikai tā pa īstam sākām novērtēt, cik īstenībā labi mēs spēlējām tajā marta spēlē izbraukumā Wembley stadionā. Jā, mēs ļoti labi. Kur bija 0-3, jā. Mums vēl bija Gutkovskim vienkārši. Jā, pie 0-0. Jā, tieši tā. Tā kā šajā spēlē cepuri nost mūsu džekiem, mēs izveidojām krietni vairāk vārdu gūšanas iespēju. Reāli mums bija 2 jāiesit. Pilnīgi noteikti. Bija 2 mums jāiesit, 2-5 zaudētu. Ļoti foršs rezultāts. Mēs te pavisam citādāk runātu. Tas man cepuri nost patika, ka bija tā uzstājība, jo, ja salīdzinām ar to labo spēli martā, tur bija skaidrs. Mēs neriskējām tik daudz. Mēs, pat ja bija iespēja kādu riskantāku piespēli atdot, mēs labāk izvēlējāmies drošāku variantu. Šeit mēs riskējām. Cepuri nost pat uzrīkstēšanos. Tiešām cepuri nost. Mīnus ir tāds, ka principā 4 no 5 goliem, dēļ tās mūsu riskēšanas. Kļūdas arī tomēr maksā. Dēļ tās mūsu riskēšanas, kur mēs neizvēlējāmies drošāk variantu, mēs izvēlējāmies labāk mēģināt šaurā koridorī pa skrējeram iemest bumbu tur uzbrucējām vai pussargam, ja? Un Angļi jau to atšifrēja, pārtver un uzreiz iekšā pārēja. Mēs gribējām ātro pārēju. Stones pārķer, iedod Gordonam, Gordons parauj uz sānu, ieliek tālajā. Tur jau tā lieta. Un tur labi, Jurkovskis var pārmest, arī dzirdēt, ka viņam pārmet, bet viņš jau tajā brīdī, kā Varslavāns gribēja to piespēlēt, Jurkovskis jau vēl pat bija paspējis pieslēgties, iedot otru opciju tieši Varslavānam uz mālu, jā. Viņš jau bija pieslēdzies. Tā kā pārtver bumbu, Raivis pat paspēja atskriet atpakaļ aizsardzībā, bet viņš jau tur bija noskrējis. Meistarīgs arī. Viņš ar savām mājkustībām paroja, tur pussolīt viņam vajadzēja, un viss, un iegriež, un Krišāniem un Liedrim. Man izskatās, ka tur Krišāns arī neredzēja to sitienu brīdi īsti. Tāpēc, ka varbūt Raivis bija bišķi priekšā, ne? Neatceros, vai Raivs vai Antonijs, bet viens sitienu brīdī, man liekas, ka Krišāniem aizbloķēja tieši to sitienu brīdi, bet tāpat viņš jau ielika tālajā stūrī pa zemi. Griesto, tādu. Kas ir... Tā ir klase. Tur jau tā lieta. Es tev teikšu godīgi, Andri, es šo dueli Daugavas stadionā gaidīju aptuveni kādu pusgadu. Man kā, ne tikai kā sporta žurnālistam, bet kā vispār sporta fanam un futbola līdzjutējiem es ļoti gaidīju, un es biju tik priecīgs tās futbola zvaigznes vaigā redzēt, turpat pārdesmit metru attālumā, un varbūt es nebiju līdz galam Latvijas izlases fans šajā spēlē, jo es tiešām baudīju arī cepuri nost Tomasam Tuhelam. Es teiktu, ka viņš te spēcīgāko sastāvu uzlika no tiem pieejamiem, kas viņam bija tajā sasaukumā pieejami. Bija Harijs Keins pamatsastāvā. Labi, Rešvards viņš paņēma izlaidu uz māju. Jā, labi, tas pats Antonijs Gordons. Bet Rešvards, man liekas, arī martā nāca uz māju. Neatceros. Man liekas, ka nāca arī Rešvards martā uz māju. Līdz ar to man bija prieks redzēt tās futbola zvaigznes. Nē, es pavisam citādāk. Kas šitais pa murganu? Tu nāci skatīties uz pretiniekiem, kā viņi grib redzēt, kā izārda mūsu? Šoreiz es nāci skatīties uz zvaigznēm. Kas tas pa murganu? Kādām zvaigznēm? Tur bija jāskatās vienkārši, cik mēs cienīgi pret pasaules futbola zvaigznēm izskatāmies. Un jācer bija tas, ka mēs izskatījāmies mēs cienīgi, mēs tikai savus momentus nerealizējām. Nerealizējām savus momentus un uzdāvinājām Angļiem. Bet es saku, cepuri nost džekiem, ka mēs mēģinājām spēlēt futbolu. Tiešām, mēs mēģinājām to, jā. Un te ir tas duālais jautājums. Ko darīt? Parkot autobusi? Kārli,
kas man nokaitināja tās pirmā puslaika beigas, kas ir principā 5 minūtes? Kas principā izšķīra No spēli. 40 līdz 45 minūtes. Mēs puslaika beigas, mēs jau esam noskrējušies. Protams, ka Anglija ir fiziski, viņi nedēļā 2 reizes tādā ritmā spēlē, kādu viņi piedāvāja mums to ritmu. Mēs jau esam noskrējušies. Mēs kaut kādas 4 reizes pēc kārtas ar īsajām piespēlēm atsitiens no vārtiem mums ir. Mēs pazaudējam bumbu, un tur Krišjāns izvēlēja, ka Antonijs paspēja pēdējā brīdī nobloķēt. Riskējam. Tā kā visu laiku glābjamies. Un pēdējās 5 minūtēs mēs darām precīzi to pašu un ierijam 2 golus vienkārši ar to. Un Keins abas reizes. Vienkārši, tur gan cepuri nospa uzdrīkstēšanos, bet tiešām pēdējās 5 minūtēs nevarējām vienkāršāk nospēlēt. Es jau arī tikko pēc spēles, kad mēs tikāmies runājām. Pēdējās 5 minūtes, rupsakot, sadirst to labo pirmo puslaiku, kas īstenībā Latvijas izlasē bija pret Angliju. Tur jau tā Tas lieta. noraka reāli 0-1 spēli. puslaikā. Pavisam cita spēle, pavisam cits tas emocionālais fons mums būtu. Pat ja viņi tajā otrā puslaika beigās tur sasist tos pašus 5 golus, tāpat būtu daudz labāk tas emocionālais fons. Viennozīmīgi, jo es saku, tur bija tā, ka mēs vienkārši atvedām golus. Kāpēc mēs darām vienu un to pašu, ja mēs jau tikko izglābām 2 golus? Tas ir no sērijas, tu bāzi roku ugunskurā, tu bišķi jau apdedzini tos pirkstus, zini, ka tur iebāz vēl. Turpin vēl bāzt. Karsts. Viss tā neloģiski, vai ne? Tas, manuprāt, bija nepieļaujami. Ja mēs visu spēli tā spēlētu, tad, protams, atkal būtu cilvēki, mēs jau tur atstamies autobusus un neko citu nevaram izdomāt, kā tikai meklējām pa gaisu tur Gutkovs, lai viņš kaut ko ieķerās un atkal atdodam bumbu. Bet mēs jau tā nespēlējām. Mēs tiešām centāmies spēlēt futbolu, mēs to arī izdarījām, bet pēdējās 5 minūtēs, ir jāspēlē vienkāršāk. Absolūti. Nevar tā arī izskaitīt sevi, ja tikko mēs esam paglābušies brīnumaini. Tas arī pierādīja, Harijs Keins, neatceros, kurš pārķēra, viņam iedod tur penalty boxi, uz tās robežas, viss viņš ar kreiso kāju vienkārši perfekti stūri iekrāmē. Tas vienkārši parāda to pasaules klases meistarību. Tur Cigaņiks tika pamests zem tanka. Jā, iedod to mazo vietiņu, viņš vienalga to momentu realizēs. Pendeli tālāk. Pendeli arī bija tāda. Varēja tad vāji. Tur nebija tik bīstami, lai to Keinu. Tur, man liekas, laukumā pat no sākuma neviens nesaprot, par ko vispār tā pendeli, jo mums arī... Es domāju par roku. Tu arī teicāt mums par roku, tajā oficiālā UEFA ekrānā, ja mums ir tā vienā ekrāniņā rāda spēli, to pašu translāciju, ko jūs redzat. Un otrā mums ir tāds UEFA protokols, un kad ir, piemēram, caurskatīšana, mums uzreiz parāda, par ko ir. Mums nerāda, teiksim, kurš spēlētājs un tā tālāk, bet mums parāda, ka possible handball. Iespējams spēle ar roku. Mums tāda arī parādīja. Beigās mēs skatāmies to video. Jā, Černomordijs vienkārši rauj Keinu uz gar zemi. Tur spēlē ar roku, bet tur bija pendeli, būsim godīgi. Bija tur pendeli, protams, bet kāpēc viņa bija? Tāpēc, ka mēs uzdāvinājām viņiem stūrsistēmu, tāpēc, ka atkal arī šo piespēli pēdējās 5 minūtēs mums vienkārši nebija spēka nospēlēt tik precīzi, kā mēs to darījām pirms tam. Kā arī mums bija riskantas situācijas, bet mēs mācījām no viņiem iziet ārā. Tas tāds pavadiens, aiziet tā kā sniega bumbas efekts. Tu pieļauj vienu kļūdu, un tad ir kļūdu jūra vai kļūdu kopums veidojās. Tur vajadzēja mazliet nomierināt to spēli un uzspēlēt to garo piespēli. Labi, Gutis varbūt nenoķert to bumbu, neieķertos tajā bumbā, bet vismaz atvirzīt mazliet to bumbu prom. Tas nozīmē, ka mēs pārdegām? Jo pozicionāli jau es domāju, ka mēs būtu noturējušies tās 5 minūtes daudz labāk, ja viņi pozicionāli vienkārši uzbruktu. Jo tie 2 goli, tā sanāk pārējai, kur Cigaņiku mēs palikām zem tanka, un tas stūrs sitiens, kur tā pendeli bija dīvainā, tas jau viss bija uz noguruma fona. Pozicionāli mēs vēl būtu noturējušies tās 5 minūtes manā skatījumā. Bet tev neliekas, ka mēs varbūt pārdegām? Es, kā saku, pārpildīts Daugavas stadions, gan arī 11,000 skatītāji. Angļu zvaigznes brauc pie mums. Viss fons ar to spēli. Jā, Angļiem neko nevajadzēja. Viņi dabūja 3 punktus. Pirmā vieta, neviens vārds nav ielaiduši, iesituši tur, 20 gandrīz. Mums tas arī it kā neko, bet nospēlēja tomēr tas, kad... Man liekas, vairāk nospēlēja, zini, tas, ka mums sanāca izveidot momentus tik ātri un tik salīdzinoši daudz tajā pirmā puslaikā. Un ka spēlētājs pārāk lielu to pašu pārliecinātību. Ka spēlētājs domā, mēs varam. Arī varianti. Mēs varam. Šeit var noriskēt, ka viņi netiek tur līdz, viņi nesaprot to, ko mēs darīsim. Šeit es varu. Man liekas, tas vairāk varbūt nospēlēja. Jā, laikam jā. Man tā gribētos teikt, jo skatoties tas pārgalīgie lēmumi, vai ne? Tur jau tā lieta iespējams, bet
par tiem pārgalviem lēmumiem. Es tev saku, mēs pirms 2 gadiem, vēl, kad Dainis Kazikevičs bija... Mēs nekad nedot piespēles priekš, mēs dot 3 apakaļ. Tur jau tā lieta, kad Dainis Kazikevičs bija treneris, visi absolūti kritizēja, mēs spēlējam pārāk vienkārši, cik tad mēs varam to tālo piespēli Gutkovsku un Uldriķu meklēt, un šitā te, tu uzspēlējam futbolu, mēs tā kā mums neko nemāk, ja? Tu lūdzu, mēs tagad mēģinājām. Kombinācijām vēl kaut kādu futbolu. Mēs mēģinājām tādu, un tas man priecēja, ka mēs to tiešām mēģinājām, un tas pats arī runājot par jauniešu izlasēm, teiksim, U19 izlases, kas spēlēja pret Itāliju, Franciju un Spāniju. Man liekas, viņi bija tajā līdz grupā, ja pareizi atceros. Viņi ļoti cienījami. Bet tur arī bija tā, ka Viktors Dobracovs, kas bija tās U19 izlases treneris, viņš arī braucot jau uz turieni, arī pateica, kā. Mēs nekādu autobusu neliksim. Jā, mēs neliksim, mēs mēģināsim spēlēt futbolu. Es atceros, es tā interviju toreiz arī klausījos. Bija tāds liels prieks par to, ka tā futbola ideoloģija un tā domāšana arī mainās tiem mūsu treneriem. Šeit vienkārši tas līmenis, kad atbrauc tiešām zvaigznes, kuri katru to mūsu kļūdu, katru to mūsu mazo pārgalvību cenšanos atkal gūt vārdus, pārvērš pilnīgā pretējā. Bet man visvairāk tracinājis, kas pēc spēles, starp citu, mēs arī dabījām diezgan daudz uzslavas no UEFA, no Angļiem un tā tālāk, tiešām par visu translāciju un tā tālāk. Nopietni, jā, tiešām. Es nebiju dzirdējis. Ļoti saslavēja. Ar visu to, ka mēs pēc Angļu fanu teiktā spēlēm parkā. Jā, tā ir tā otrā puse, ko es tagad gribēju turpināt, ka tie cilvēki, kuri saprot lietas, kur tie futbolā ērijā, viņi tiešām saslavēja par mūsu darbu. Kas vēl bijis tiešām profesionāli. Jā, tiešām, ka ļoti labi. Es vēl bijis visiem atkārtojumiem, visām aizmugurēm un tā tālāk. Bet tas, ko es redzēju pēkšņi, ka Angļu tribīnē, principā cilvēki gandrīz vairs nav. Es domāju, pagaid, bet viņš tāpat nekur netiek ārā, Laiž jau vispirms latviešu un pusstundu pēc spēle. Viņš izlaida ātrāk. Viņš izlaida ātrāk. Mēs gājām prom, tad mēs jau redzējām, ka laiž jau ārā. Tieši tā, viņi jau bija izlaist ārā, kad tas bija cik gāja prom? 15 minūtes pēc spēles? Apmēram. Mazāk bija, bet tas, ka viņi nabadziņi salīduši zem tribīnes, jo vienkārši ir pārsaluši no tā lietus. Jā, briesmīgi laikams tā. Dievs, vienkārši. Tad ir tā, ka tu domā, kā mēs to vizītkarti parādījām. Tiešām, piedod, man ir kauns. Un visi tie, kur te saka, ka mums nevajag nacionālo stadionu un tā tālāk. Cilvēki mīļi, atbrauks vēlreiz Angļi, atbrauks Spāņi, vācieši, mēs tiešām gribam sevi prezentēt, tiešām, ka par mums smējās, ka mēs spēlējām parkā, un šādā veidā. Nebija patīkami, godīgi sakot. Tāpēc, ka televīzijas translācijā jau neredzēja to tribīnes pusi, jo filmē no tās. Līdz ar to Angļi viņiem tiešām izskatījās, jo tur ir dzelzceļš un tur ir koki, un tiešām izskatījās, ka spēle notiek parkā. Tribīnes nevar redzēt. Man tiešām bija kauns. Es negribu tā vairāk. Man ir vienalga, labi, nav vienalga, es arī negribu, kad viņi uzceļ kaut kādā Lucavsalā vai nezinu citur lauka vidū, man gribās foršu modernu stadionu, kurš nav 20,000, mums pietika tie paši 10,000. Būsim godīgi, mums nevajag tur 20,000, bet tā, lai tas viss ir zolīdi, lai tas pēc kaut kā arī uz vietas izskatās. Jo kamerās jau tiešām bija ok. Paldies Dievam, nebija spēle tur novembra beigās, ka viss labs ir notikuši. Jā, vai ne, tur vismaz kaut kā. Mēs redzam to industriālo visu dzelzceļa apkārtni, Bet, tur te koki vēl kaut cik labi izskatījās, nekāda vaina, Bet, no vietas, tas, ka tu esi, Angļi arī visi bija salikuši sociālos tīklos, ka viņi atrodās tur 1 mile from field, from pitch, Tā viņi bija uzrakstījuši šausmas, un tad domā, Es uzskatu, Andri, ka ir jābūvē, varbūt, ja ne futbola mājas, kā atsevišķi tikai stadions, kas ir domāts futbolam, bet uzbūvējam multifunkcionālu stadionu, vai, ko var izmantot visu kaut kam citam, ka tu vari pārbūvēt. Man liekas, tagad arī Madrids Reāli, ja nemaldos, nesen tieši pārbūvēs ar Jākobu Bernabeu, ka tur grīdas kaut kā sajiet un viņi var kā koncertzāli uztaisīt. Tad ejam tādā virzienā. Es nesaku, ka mums vajag obligāti tikai stadionu. Stadionu mums... Jā, vajag, bet esam vienkārši kritiski domājoši, mums vajag vairākiem. Atceros, vasarā bija arī vairākas intervijas un viedokļu listēs Ģirds Majors, pozitīvs rīkotājs, kurš arī skaidri un gaiši pateica, ka viņš jau labprāt ir gatavs pāriet no tā festivālu rīkošanu uz vienu lielu koncertu rīkošanu, bet nav jau kur. Tie visi mākslinieki, viņi nav gatavi braukt uz kaut kādu čuhņu,
kur viņi nevar to savu programmu nemaz attīstīt. Jo visi lielie mākslinieki šobrīd uz stadionu koncertiem pozicionēs. Un tie festivāli palikuši pilnīgi otrā plānā. Jā. Tad, kur ir? Kāpēc Viļņa var rīkot? Kāpēc Polijā visu laiku ir lielie koncerti? Pat Tallinā ir, jā. Kāpēc? Nē. Mēs atpaliekam. Tāpēc, ka mums nav kur, Tas reāli nav kur. Tas viss ir sāpīgs jautājums. Un vienkārši kaitina arī, kad ar cilvēkiem, kuri domā, tiešām futbolā, lai futbolisti paši būvē, pagaidi. Jauno Rīgas teātri izremontēja. Lai paši aktieri būvē. Nevis pa valsts līdzekļiem. Dienvidu tiltu un Nacionālo bibliotēku, vai tad uzbūvēja tikai Rīgas pašvaldība? Kāds sakars? Tas ir vienkārši. Meža parka estrāde, Arī dziedātāji tikai būvēja pa savu naudu. Vētri pārbūvēja. Neprāt vētri. Tas arī nonsens kaut kāds. Un tas jau nav tikai futbolam domās. Tas arī visiem koncertiem, visiem pārējiem tas ir domās. Ne tikai sportam, bet kultūrai. Jā, multifunkcionāls, ka ir tas un tas. Kurā stadionā to var uztaisīt? Es saku, man šī diskusija jau tā kaitina, ka beigās es jau viņu pat vairs nelasu. Nevelti mūsu kolēģis Reinis Ušinieks perfekti vakar sporta studijas raidījumā iesmēja par to, ka diskusija, ko viņš klausījās pirms 11 gadiem, ka pilnīgi tās pašas problēmas 11 gadu garumā ir tās pašas, kas bija tad, ir tagad. Un tas ir nožēlojami. Būsim godīgi. Lai vienalga, cik es varbūt negribētu aizskart futbola funkcionārs, jo dažas lietas ir pakustējušās uz priekšu, bet tomēr gala lieta nav izdarīta. Akmens mazliet varbūt LFF lauciņā mums drausmīgi kaitināja, ka viņi tik ilgi un spītīgi te visiem stāstīja, ka pa to Lucavas salu. Tur jau no paša sākuma bija skaidrs, ka nebūs. Nebūs tajā Lucavas salā. Tur arī neatmaksājās. Es saku, un pēdējos mēnešos mēs dzirdam jau tādu lavierēšanu. Mēs jau sākam vērtēt visu kaut ko citu. Un es domāju, baigi tu taču no paša sākuma varēja pateikt, ka tur nekā nebūs. Ka tas nav saimnieciski. Pret arī. Protams, taču kāpēc kaut kādas šitādas sapņu pilis? Mūsdienās stadions vairs netaisa tādās vietās, viņas normāli integrē pilsētos, un es saku, mums nevajag arī 20,000 stadionu. Es saku, ja 10,000 jau būtu labi. Nezinu, tur 13,000. Par to var arī diskutēt un skatīties, cik daudz vietas vispār ir, cik nav, un tādā veidā. Spēlēm jau tikai izpārdot, būsim godīgi, bet atceries arī koncertus, teiksim, visus pārējos. Tas noslogos to stadionu vairāk nekā futbols. Tieši kaut kāda veida pasākumi, kas būs, gan Latvijas līmeņi, gan pasaules līmeņi, gan tie paši dziesmu deju svētki un vispār. Tie jau to stadionu noslogos vairāk nekā futbols. Protams. Futbols ir cik 6-7 reizes gadā. Tur jau tā lieta. Labi, tur Latvijas kausa finālu uztaisa vēl kaut ko. No 10 spēles varbūt gada griezumā. Tas jau nekas nav. Tas tā sāpīgs jautājums. Bet vēl pirms mēs pārējām nedaudz tālāk pie vietējā futbola. Vai tas rezultāts, tas arī, būsim godīgi, nedaudz parādīja, kāds ir tas mūsu patiesais līmenis, ka mēs te bijām safanojušies, ka... Ap to nolpiest runāt? Jā, Nikolato vadībā, ka tas futbols ir progresējis. Tagad jāgaida, ko Nikolato darīs. Cik es zinu, viņam piedāvāts līgums esot jau diezgan laicīgi piedāvāts, jau vasaras beigās esot izteikts piedāvājums. Viņš pagaidām to piedāvājumu nav pieņēmis, jo naudas summa garantētā... Nosacījumi vairs nav tik izdevīgi. Naudas summa garantētā esot samazināta, bet, izpildot uzdevumu, tad naudas summas ir tāda pati. Šobrīd es tā sapratu, ka itāļiem pašiem ir jādomā, vai viņi grib turpināt, vai viņi negrib turpināt. Bumba ir viņa pusē, ja? Teorētiski jā, bet varbūt pa šo laiku kaut kas jau mainījies. Ja tu, piemēram, vasaras beigās, ja tā ir taisnība, ka viņam piedāvā, viņš nepiekrita, baigi ilgi viņš vēl to lēmumu. Tagad pagājis kaut kāds laiks, un tad jau arī mūsu federācija var pateikt, pagaid, mēs jau meklējam citu, ko tad mēs esam gatavi vēl samazināt. Gaidīt, ka tu 4-5 mēnešus nevar izdomāt. Jā. Es pieļauju, ka vienkārši... Tā jau spekulēšana. Varbūt arī nekas tās nav noticis. Es nezinu, vienkārši padzirdēju. Runa līmenī. Jā, padzirdēju. Neoficiāla informācija, bet stipri iespējams, ka mēģina iekāpt Nikolato kurpēs, ka viņš vienkārši gaida, kad beigsies atlases cikls, tātad novembrī pēdējā spēle pret Serbiju. Es domāju, tad izvērtējam, kā mums ir ciklā gājis, pieņemam lēmums. Tas ir mans variants, kā varbūt viņš uz to raugās, bet es nezinu, šobrīd absolūti spekulēšana. Ceļdomīgi. Nē, es tagad iedomājos novembrī, mēs izbraukumā Serbiju vinējam. Vai tas kaut ko baigi maina dzīvē? Es jau teiktu, tas būtu forši. Es vienkārši tagad domāju,
Vienīgais Latvijas futbola izlases treneris, kurš ir atlaists pēc uzvaras, ir Stojanovičs. Jā, viņš Austriju vinnēja pēdējā spēlē. Jā, Mārcis Sošies, ja man liekas vārds, ja pareizi atceros. 1-0 mēs vinnējām, kas tajā laikā bija Kosmos. Un tā arī ir pēdējā izlase, kuru mēs esam uzvarējuši, kur visaugstāk rangā pa mums ir bijusi. Tā lielākā uzvara pēdējos vispār gados ir. Ja? Viņi toreiz arī atlaida. Tagad Serbija, saka, ja mēs pat vinnēsim, tas lietas būtību tāpat nemainīs. Mēs tāpat būsim 4. Vienkārši Nikolato varētu būt otrais treneris, kurš atlaists ar uzvaru. Nē, ļoti reāli, jo ciklā mēs tāpat būsim 4. Protams, jā. Mums ir palikušas 2 spēles. Viena ir pārbaudas spēle pret Ziemeļmaķedoniju pirms Serbijas spēles. Jā. Tā kā, es nezinu. Labi, pa vietējā dīķi ātri runājam. Rīga FC, virslīgas tituls. Pelnīti. Jā, viennozīmīgi. Kā mēs runājam, RFS ir nosēdušies, viņiem arī sastāvā tomēr rotācijas robi. RFS šogad varēja spēlēt, cik viņi labi grib. Kāpēc Rīga FC iegūst titulu? Tāpēc, ka viņi beidzot nemainīja treneri. Tas arī domāju. Viņi beidzot atļāva normāli strādāt. Arī atceramies sezonas sākumā, viņam liekas bija -9 punkti pret RFS. Šķiet jau, ka ārpus tur guļā atkal jāatlaiž, atkal sāks mainīt. Paldies Dievam, beidzot viņi to neizdarīja. Viņi atļāva normāli strādāt un lūdzu beigās ir tituls nodrošināts. 5 gadus Rīga FC nebija ieguvusi titulu. 20. gadā pēdējo reizi. Jā, izreikinām, cik pa 5 gadiem 18, 19 un 20. izmetuši, lai neiegūtu bet tur jau tā lieta. Miljonus. Es paskaitīju arī tos trenerus, cik daudz viņi tur bija izmantojuši. Tur arī pat tajos čempionu gados tur jau komandu Koņevs izved. Divus titulus izcīnīja Koņevs. Tiem 3, kas viņiem bija, kurš bija aizvietotāja treneris. Viena, kas bija Skripņikam bija? Es vairs neatceros. Vai šitam Auds bijušam serbam, kā viņam bija aizmest. Stipičs? Jā, Stipičs, jā. Stipičam jau atļāva līdz beigām nostrādāt. Jā, viņš jau atceries pēdējā kārtā pakāpst titulu. Viņam tā kā atļāva. Tas bija vēl viens tāds pozitīvais aspekts. Bet, es saku, paldies Dievam, viņi tagad rekur ir parādījuši, ka viņi atļauj strādāt un būs. Arī Eirokausās mēs jau runājām, slavējām viņus, cik labi nospēlēja. Labrīt, es saku, ja viņi tur mazliet vēl pastiprināsies kodols 100%, viņi saglabās, viņiem tas naudas atvēziens ir. Es pat teiktu, ka tad ir Eiropas līgas pamatturnīra iespējas ir pat daudz labāks nekā tādām RFS. Jā. Konferenču līga jau būs super. Bet vienkārši redzot, kāds ir arī Rīga FC kaut kāds potenciāls, ņemot vērā, cik labi viņi spēlējo šajās Eiropas sezonās, un tagad tu saki vēl papildinās, es domāju, ka viņiem pat ir kaut kādā ziņā lielāks izredzes nekā RFS. Nē, viennozīmīgi. To jau mēs runājam. Bet vienmēr ir tas jautājums arī, ko mūsu kolēģis vakar ļoti labi arī sporta studijas sižetā iezīmēja. Kāda ir tās naudas izcelsme? Kāda starpība? Tev tu uzskati, ka tas nav svarīgi, tas nav būtisks. Tas svarīgi ir kaut kādam cilvēkam, kurš izvēlās, par kam līdzi just un tā tālāk. Bet, teiksim, par rezultātiem runājam visā Latvijas futbola kontekstā. Tas tev kopējo līmeni tomēr cenš. Protams, pastāv Spiņķu bāztulī būs pabeigta, tas uzcelt jau tribīni. Tevi netraucē tas, kad ir principā Krieva oligārs, kurš ir sankcionēts. Kā netraucē? Tur jau tā lieta, ka traucē. Tāda lieta mani arī personīgi traucē. Bet es runāju par visu. Par globālo futbolu. Pa virslīgas punktiem un tā tālāk, lai mēs UEFA tabulās. Lai mēs būtu tajās tabulās. Ap citu, būs ļoti liela iespēja, ka Rīga FC būs izsātā komanda pirmajā Champions League kārtā. Tas ļoti labi. Viņiem daudz izdevīgāk būs turpmākais zars. Jā. Ja to pirmo mēs pārvarēsim Rīga FC, tad būs ļoti labas iespējas. Principā būs vēl jāuzvar tikai vēl viens duels. Un tad ir konferences līgas pamaturnīrs. Tieši tā. Super. Tur ir ļoti liela cerība. Gribam cerēt, ka tad nākamajā vasarā un rudenī būs garā sezona. Bet pa to naudas izcelsmi, Lomakins ir. Tas cilvēks, kurš tur ir galvenais naudas devējs, lai gan pateicies laba guvējs ir Proņenkungs tur norādīts. Bet, mēs to saprotam, ka tas ir formāli. Formāli, bet es saku, neba viņam vienīgajam iedara vairāki klubi Eiropā. Un tas pats Liepājai arī Hramovkungs arī. No tās pašas. Un pat nodarbojas pamata biznesa ir ļoti līdzīgs arī kuģniecība. Jo Makaram jau arī kuģniecība ir. Jā, tā kā arī precīzi tas pats labi. Mēs vienreiz runājām, ka vispār tranzīta biznesa ir Latvijā un arī vispār šajā reģionā ļoti populārais tas, kur liela nauda iegūt. Jā, bet es saku, pa visu to, ko mēs darīsim? Ja tā nauda nonāk līdz klubam,
Tas nozīmē to, ka tā nauda ir nonākusi legāli. Nu, viņi arī nodokļus maksā, jā. Nu, skaidrs, Bet, tas nozīmē to, ka tā nauda ir nonākusi legāli. legāli. Bet nevēl tā arī izskanēja, es pats arī dzirdēju. Čerez uzņēmumiem, jā. Es pats arī... Tad, kad sākās, ka Krievija iebruka Ukrainā, tad es arī sapratu tā, ka tur bija kaut kāda naudas aiztura Riga FC šī iemesla dēļ, ka vienkārši bija visas tās sankcijas uzliktas un tā tālāk, un ka nevarēja tik viegli līdz klubam nonākt tā nauda. Tagad viņi tur ir atrasinājuši. Tas jau katram pašam vienkārši līdzjutējam, vai viņam tas ir svarīgs vai nav svarīgs. Ir tā etiskā puse svarīga vai nav svarīga. Tur jau tā lieta, teiksim, ja viņš ir sankcionēts, acīm redzot, kaut kas nav labi, jā, bet, ja tu man arī jautā, Latvijas futbolam tas ir labi, no ētiskā viedokļa tas nav labi. Un tagad te izvērtē, kas tev ir stiprāk, kas tev vairāk to, ka Riga FC bija spēcīgākā komanda Latvijas virslīgā šogad viennozīmīgi, tas, ka viņai ir vislielākais potenciāls mums parādīt Eiropā, atkal papildus ranga punktus nopelnīt un ievest Latvijā arī investīcijas gan no līdzjutējiem spēlējot pamaturnīrā līgas fāzē, gan arī tīri naudas balvās. Gan arī pārdodot, Riga FC ļoti nepārdod, bet viņi arī pa laikam to pašu Ņāngu pārdeva pa labu summiņu. Ja? Tā kā ik pa laikam arī to viņi izdara. Ja? Tas viss jau nes tikai plusus mums. Ja? Tā kā, ja vēl aizvien darbojas, tad jau viss ir legāli. Bija ļoti smieklīgi, ka tas plakāts Virslīgas čempions 2026. Kā tā? Dievs! Tā kā bija izgāšanās. Labākā spēlētāja balvā bija 2024. gads atkal ierakstīts. Tur smieklīgi. Šito gadu varēja novērst. Bija viens darbs jāizdara. Tad nenes to baneru laukumā. Man arī likās, ja jūs ieraudzījāt, ka tur ir 26, 25 vietā, nenes viņu to baneru laukumā. Priekš kā? Džeki tāpat izpriecāsies arī bez baneru, būs kausiņš, viss smuki būs. Publiski ir tāds kauns. Labi. Bet zini, kas ir? Varbūt viņi gribēja ietaupīt naudu un izprintēt jau nākamajam gadam. Es tāpēc varēšu to pašu lietot. Tas bija tā kā ar nākotnes perspektīvām domājot, ka vienkārši rīdzinieki atkal otro titulu pēc kārtas iegūs. Es nebrīnītos. Un 5. pēc vēsturē. Jā. Es nebrīnītos. Bet, viņam viss potenciāls, jā. Vienīgais, viņam tagad jāmācās arī no RFS mazliet kļūdām. Viņam ir tas komandas kodols jānotur, jo viņiem tie leģionāri, es teiktu, ļoti jaudīgi. Jā, bet redzieni, atšķirībā no RFS, Riga FC, jau pēdējā sezonas jau vairāk kārt, pateicoties tam, ka viņam lielāks budžets ir, ka RFS vairs neskrēja viņiem līdzi, viņiem tā spēlētāja rotācijas iespējas ir plašākas bijušas nekā RFS. Un RFS-am tās problēmas jau sākās to salīdz mazo rotāciju, jā, kādu viņi var izdarīt, lai nezaudētu to savu līmeni. Riga FC tie priekšnoteikumi ir labāki, jo, es saku, pēc šitādas sezonas, ja pie guļas ir nospēlējušos spēlētājs, es domāju, ka kodoli viņi visi saglabās, plus vēl viņiem ir, es domāju, ka pietiekami labi piešpēc būs gatavoties nākamajai sezonai. Ņemot vērā, viņi varēs ir pastiprināt. Ka vienam no citiem īpašnieku klubiem Pafosam tik veiksmīgi šo sezonu iet, ka viņi ir Champions League pamat turnīrā un viņiem divas neizšķirtie arī ir. Līdz ar to es domāju, ka viņš jau kā, lai viņš ir vai nav krievs, bet viņš ir futbola fans. Līdz ar to viņš naudu liks. Nē, man liekas, ka tieši tā, ka viņš liks to naudu iekšā. Tieši pēdējās sezonās sapratu tā, ka šobrīd tā piešpēc turpat bija vienbrīd mazāk varbūt palikusi, jo vienkārši viss aizgāja uz Pafosu. Labi, tādā ziņā, ka agrāk, teiksim, Rīga bija tā kā numur 1, tad pēc tam Pafos, un tad tālāk tas tur Saudārābijas un vēl viņam arī Krievijā 4 klubi piederēja. Neatceros vairs, kā to klubu sauc, ka vienkārši Pafos kļuva par čempioniem. Tajā čempionu sezonā jau tur vairāk tik daudz uzmanība nebija Riga FC pievērsta. Tā kā tas varbūt uzmanību pat mazliet novērš un to finansiālās iespējas. Bet es domāju, ja viņš sajūtīs, ka rīdzinieki ir tuvi, teiksim, kaut kādai, nezinu, tur Eiropas līgas pamaturnīram vai Champions līgas, es domāju, ka viņš var iepublināt. Tas gan būtu sapnis. Ziniet, es to pasaku skaļi un varbūt ļoti ambiciozi, bet es uzskatu, tas ir reāli paveicams. Vai tas ir 1 vai 2 gadu laikā, es nezinu, bet es uzskatu, ka Champions League pamaturnīrā arī mēs varam tikt. Tas varbūt kaut kāds mans nākamais sapnis ir. Nezinu. Labi, es varbūt šobrīd ļoti sapņoju, varbūt jāiztais acis, ka es sapņoju, varbūt piepildīsies. Labi, pēdējais temats, par ko parunājam pirms šodien beidzam un ļaujam cilvēkiem dzīvot tālāk savas dzīves daudz produktīvāk, nevis klausoties divos dīvāni ekspertos. Mārtiņš Sasks paziņo, ka brauks sezonas noslēdzošajā posmā Saudārābijā. Vai viņš šajā sezonā ir pierādījis, ka viņš nākamajā sezonā ir pilntiesīgs VRC pilots?
Es tiešām nezinu. Šis ir tāds, To, ka viņš ir ātrs, to viņš ir rādījis, bet tā stabilitāte... Tas ir tas, ko es gribēju izprovocēt. Vai tā stabilitāte atļauj noturēties tajā VRC elitē. Viņš ir talantīgs, pat to nevienam šaubas nav. Šeit jau, man liekas, ir ļoti daudz, kas atkarīgs arī no tiem atbalstītājiem. Vai viņš spēj savākt to naudiņu Tas ir rallijs nenormāli. Es pats prognozēju, ka nākamā sezona viņam varētu būt ļoti līdzīga šai, ka viņš varētu braukt 7, 8 posmi, jā. 9. Nezinu, 5 posmus, 3 varbūt 6. Labi, daļu posmus, ka viņam neizdosies varbūt piesaistīt tik daudz arī tos līdzekļus un pārliecināt komandas uz visu sezonu, bet es domāju, ka varētu būt kaut kas līdzīgs. Bet es saku, tā ir pilnīgi spekulācija, jo es nevaru neko pateikt. Redzējām, viņš bija ātrs, bet tā stabilitāte pietrūkst. Pats bija vainīgs, tad bija arī kaut kādas mašīnas pašas. Līkstības. Es tiešām nezinu, bet tajā Saudārābijā būs baigi interesanti. Tur būs baigi interesanti, tur viņš atkal būs, kā saka... Melnais dzirdziņš? Nē, melnais dzirdziņš, bet uz vienas lapas visiem pārējiem. Jo pieredze nevienam nav. Tāpēc, ka jauns posms. Nevienam nav. Tur braukt pieredzes. Es teicu, ka viņš varbūt ir tumšais zirdziņš. Kurš labāk? Tāpēc, ka viņš var izšaut. Kurš labāk adaptēsies, tas arī būs labāks, jo tur neviens nav braucis. Ja, tā kā... Es vienkārši arī domāju par to, ka Mārtiņam būtu labi arvien vairāk un vairāk posmos VRC braukt no tāda konteksta, ka mēs pierādījām, Raimonds Strokšs ar savu komandu pierādīja, ka VRC posmu Latvijā var uzrīkot, var ļoti jaudīgi uzrīkot, bet tā pēdējā informācija, cik ir izskanējis publiski, ka šobrīd nav tā skaidrība un nav nekas garantēts Latvijai, ka tas VRC posms atgriezīsies pie mums. Jo 26. gada ERC posms... Nav tajā kalendārā, es skatījos. Lai gan Raimonds ar savu komandu solīja, ka būs. Un tad pēc tam attiecīgi 27. 28. gadā bija plānots VRC posms. Es gribu, lai tā ir, bet sāk arvien vairāk tie apstākļi izskatīties, ka tā arī beigās tā realitāte nepiepildīties. Šobrīd jau arī... Tas ir naudas jautājums, noteikti. Šobrīd jau arī tā Latvijas sporta sistēma ir ar diezgan lielu hausu. Vēl tu esi, kā žurnālists, iejaukts sporta budžeta plānošanas drāmā, kā teikt. Jā, es ļoti labi to Ailītes pat skatījos un tā tālāk. Iespējams, ka arī ar to tas ir saistīts, jo tur šobrīd mēģina pārtaisīt to visu mūsu finansēšanas sistēmu. Ja. Katrā ziņā es domāju, ka tādi pasākumi, kas ir VRC, tur arī ERC, ja, viņi nav vispār jāliek tajā sporta budžetā, tas visam ir caur ekonomikas ministriju, caur tiem dišpasākumiem, bet tad dišpasākumi nosacījumi arī ir tādi, kad reti kurš pasākums tur atbilst. Tā kā arī tos dišpasākumus... Un jautājums, vai koncertu var iebāzt vienā katlā ar sporta kaut kādu notikumu. Es nezinu, cik tas ir arī korekti. Es saku, šobrīd tur ir diezgan liels haoss. Vispār diezgan liela nesaprašanās, mēģinām operēt ar to, kas ir, bet es saku, šiem pasākumiem nav jābūt sporta budžetā, un tad tev ir atkal tie dišpasākumi, jā, bet tie dišpasākumi ar tā īsti nedarbojas, kas tagad ir arī pierādījies pēdējos gados, ka vienkārši tie nosacījumi nav pareizi uztaisīti. Viņi ir mazliet jāpārtais. Vēl varbūt īsi, jo mums tūlīt jābeidz, var nokomentēt, kur tad ir palikuši tie mistiskie 5 miljoni eiro, kas ir it kā no Eiropas čempionāta basketbolā, kas bija rezervēti. It kā teica, ka būs, pēkšņi izrādās, ka nav. Kā šogad jau viņi bija? Šogad jau viņi bija. Šogad viņi bija vienkārši uz nākamo tajā budžeta projektā, nav viņi iedoti. Tad kur viņi, tad kam viņi saka? Bet solīts makā nekrīt. Viņi tā kā mistiski zemē iesūcās? Es gāju uz citām valsts budžeta pozīcijām. Ministra prēmijām, jā, vai saimnes deputātu? Kāpēc uz ministra prēmijām? Mums ir viens tāds lielais melnais caurums, kā veselības ministrija un veselības budžets. Tur katrs miljons nodara, lai kaut kāds caurums salāpīt. Protams, vajadzības jau ir, es pat nemaz nesaku, bet par to, ja mēs arī, vienā no pirmajiem raidījumiem ekspertos runājām, par to, ka vispār sportam kopumā ir smieklīgi maz naudas, ja ņemot vērā, ka no 56 vai cik ir tagad tas kopēja miljoni, 30 cik plus aiziet vispār sporta skolu, vienkārši skolu, tā kā pedagoga algām. Pārējais, kas kripats paliek, to tad sadalām federācijām. Tas jau vien ir nepareizi pašā saknē, manuprāt. Uz nākamo gadu plānojās 52 rastīt.
Pagājušajā gadā man jānemaldos 56. Tas bija to piecīti ieskaitot. Skaidrs. To mistisko piecīti, kurš pazūd. Nē, bet tas, ka viena tāda teica, ka uz nākamo budžetu mēs saglabāsim, tas neko nenozīmē. Protams, ja tas dokumentācijā nekur nav ar lēmumu projektiem un apstiprināts. Turpmāk mēs piešķirsim šos 5 miljonus, rezervēsim sporta budžetam arī nākamajiem 3 plānošanas gadiem. Neviens netic politiķiem, apsola, beigās nav jau papīrā ierakstīts, tad jau neskaitās. Bet izstāst, kā var nesolīt. Jā, loģiski. Nē, saka, tur jāgaida arī, ko Izglītības zinātnes ministrija un ko vispār valsts šī brīža vadība izdomās un kāds būs tas jaunais virziens, kādā iesim, jo tur tās pārmaiņas, reformas ir vajadzīgas, un viņas arī, es ceru, ka būs, bet tad man jautājums, cik racionāls tās pārmaiņas? Cik viņas racionāls būs un kāda ir tā kapacitāte tiem cilvēkiem, kuri šobrīd lem par to izveidot kaut ko jaunu. Jā. Protams, tas nebūs pavisam kaut kas jauns, tāpat uz tās vecās bāzes būs, bet man liekas, tā arī lielākā problēma uz daudz ko ir, kad tiek saglabāta tā vecā bāze. Jā. Bet atkal no otras puses arī neteikšu tā, ka tur vajag visu nojaukt nost un pavisam no jauna būvēt, arī nē. Tā kā, es pats negribētu būt šobrīd neviena ierēģņa vietā. 3 lietām mums jācer, lai pirmkārt Mārtiņam saskam nākamajā VRC sezonā ir vairāki posmi, kuros piedalīties. Numur 2, ka 27. gadā mums būs VRC posms Latvijā. Numur 3, ka mums ir loģiska, caurspīdīga un normāla sporta finansēšanas sistēma. Uz šādas nots, es domāju, mēs varam šodien beigt. Starp citu, paldies, mums ir vairāk nekā 200 jau abonenti YouTube kanālā, tā kā turpināt spiest podziņu abonēt, spiežam video īkšķīt patīk. Tas patīk YouTube algoritmam, rakstiet savus komentārus un tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies! Čau!